Fašisma upuru piemiņai veltītie pasākumi 8. maijā sākās Dubrovina parkā pie memoriāla kritušo Daugavpils atbrīvotāju atdusmas vietā. Ziedu un vainagu nolikšanas ceremonijā piedalījās pilsētas vadība, Krievijas un Baltkrievijas ģenerālkonsuli, domes deputāti, Otrā pasaules kara veterānu un sabiedrības pārstāvji. 8. maijs Eiropā ir atzīts par fašisma sagrāves dienu un 20. gadsimta lielākās asins izliešanas upuru piemiņas dienu. Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālās asamblējas rezolūcijā šī diena tika pasludināta 2004. gadā un tiek atzīmēta katru gadu kopš 2005. gada. Šodien pieminam tos, kuri pirms 70 gadiem atbrīvoja pasauli no fašisma, samaksājot par to ar savām dzīvībām. Mūsu pilsētā ciena un atceras tos karavīrus, kuri ziedoja savas dzīvības karā pret fašismu, kuri šo samaksāja dārgo cenu, lai atnāktu miers un dzīve varētu turpināties tālāk. Gandrīz katrā pilsētnieku ģimene ir cilvēki, kas piedalījās šajā karā un ir arī kritušie. Tāpēc mums ir jāsargā, jāgodina piemiņa par šiem cilvēkiem. Ap mūsu pilsēta guļ tūkstoši fašisma upuri. Un līdz ar to tas ir mūsu svētā atbildība pieminēt upurus. Pilsētnieki kara gados piedzīvoja nebeidzamas ciešanas, bet pilsētai tika nodarīti milzīgi zaudējumi. Kara laikā Daugavpils pilsēta tika nopostīta par 70%. 1940. gadā iedzīvotāju skaits pārsniedza 51 000 cilvēku, taču 1944. gadā tas samazinājās līdz 15 000. Mūsdienās pilsētas teritorijā ir vairāk nekā 10 Otrā pasaules kara apbedījumu vietas, no tām 8 ir masu apbedījumi. Pēc dažādiem aprēķiniem upuru skaits sasniedz 165 000 cilvēku, no kuriem 40 000 ir mierīgi iedzīvotāji un 125 000 kara gūstekņi. Gatavojoties 8. maija piemiņas pasākumiem, kritušo karavīru apbedījumu vietas un brāļu kapi tika savesti kārtībā. To uzkopšanā iesaistījās skolēni, sabiedriskās organizācijas, uzņēmuma kolektīvi. Remontam un atjaunošanas darbiem uzņēmuma labiekārtošana dēļ pašvaldība piešķīra aptuveni 3000 eiro. Liela daļa līdzekļu tika izlietota obeliska restaurācijā 18. novembra ielā. Šīs vietas tiešām ir skaisti sakoptas, sakārtotas, un daudzas vietas arī varbūt arī atjaunotas. Es domāju, tas ir ļoti vajadzīgs, tas ir piemiņa un ļoti vajadzīgs arī visiem cilvēkiem, kas arī dzīvo arī pašreiz. Pašvaldība no savas puses dara un darīs visu iespējamo, lai gan kapavietas, gan visi pieminekļi tiktu uzkopti un saremontēti. Arī šogad mēs piešķirām līdzekļus un veicām šo darbu. Esmu pārliecināts, ka mūsu cilvēki pratīs novērtēt un saglabāt tās vērtības, mieru un saskaņu, kurai jāvalda sadarbība, lai nekad vairs tādi notikumi neatkārtotos. Dienas gaitā piemiņas pasākumu dalībnieki apmeklēja visas karavīru apbedījuma vietas. Brāļu kapos garīdznieki noturēja piemiņas dievkalpojumu.